1, 2, 1, 2, 1, 2, dzird mani? Ļoti labi. Tā, sākam. Parādījām tikko Stonefix, ilgi cietējušās putas, visādi bloku mūrēšanai. Tagad parādīsim ātri cietējušās putas 8, 8, 8. Salīmēšam tos pašus ķieģeļus, pastīsimies, cik ātri viņas iedarbojās. Bet ja Stonefix ir 24 stundas šīm? Šīm jau pietiks ar 15 minūtēm, būs ļoti laba saķere. Okay. Tā kā pastīsimies, saliksim, uzklāsim līmīti. Džai, kā cerēties vienmēr? Pa sauso nevajag? Pa sauso nevajag. Samitrinām virsmu. Vēlams samitrināt arī pašu putu. Ļaut iedarboties aptuveni līdz 2 minūtēm, ne ilgāk. Tātad atmosfēras iedarbība ir ļoti svarīgs faktors poliuretāna putām. Šajā gadījumā pagaidīsim minūti, saliksim kopā, atstāsim uz 10 minūtēm jau. Pēc tam celsim augšā, skatīsimies, kā ir salipis. Jau filmējies, jau akšanā kamerā. Skatāmies, 10 minūtes pagājušas, bloki, ķieģeļi salipuši vienkārši perfekti. Puta ir sažūsa, gatava jau, principā, lietošanai. Lūdzu. Un kāpēc, lai es izmantotu, kāpēc ir jāizmanto Stonefix, nevis putas? Ja putas ir gātas atņetē? Stonefix būs vēl noturīgāks nekā šīs te. Šīs atkal pātrinās procesu. Abas izmantojams nenesošajām sienām, kā ir alternatīva ātrākiem darbiem, ir alternatīva stiprākiem darbiem. Burbi līdzi, man liekas. Droši.